Sveicināti! Man sauc Ilze, un šodien ir konkursa otrā kārta – komandas skulptūras. Bet individuālās skulptūras šobrīd atrodas saldētavās un gaida brīvdienas, kad jūs, skatītāji, viņas ieraudzīsiet. Tik daudz emocionālo piedzīvumu jau Jelgavā ir bijuši, un šis gads ir ļoti labs, viņš tagad nekust. Pagājušajā gadā diskusija mums skaisti veidoties Litkalnī. Šogad viņi būs. Будет композиция про чувства людей, про их отношения, про их какие-то переживания. Все это вокруг карнавала, вокруг сказки. Делаем немножко такой нетрадиционный. Там будет панк, который в ванне лежит. Ну там так, может не совсем на тему попало, ну так, по-другому немножко. Не делаем там Рио карнавал. Karnavāls ir jautrība, tātad latviešiem, kur mēs jau sākās jauns cēliens, jauns gads. First time here, this is new country visiting and new people meeting. It's nice. Lielākais gandarījums jau ir izpildīt to darbu. Viens ir viņu uzzīmēt, otrais viņu iztaisīt. Pamēģiniet paņemt motocāļi. Jūs arī gribēsiet to pašu izdarīt. Ļoti labi sajūta. Jā, pirmatnējais spēks. Mēs vēl veidojām ledus bāru, kurš priecējas mazos ar karstajiem dzērieniem un lielos arī ar dzērieniem. Да, очень замечательно, позитивно, хорошие люди, скульптура, просто здорово. У нас нет конкурентов, у нас только друзья. Да, это один из самых лучших в мире фестивалей. Pati garākā demo skulptūra būs laiva 9 metru garumā ar gondolieru, tā kā varēs tur iekāpt iekšā un arī salā ar ledus laivu pavizināties savās iedomās. Погода это очень хорошо, и все это хорошо. Ну, нравится это Латвия. Jā, viennozīmīgi tā būs jautrība gan maziem, gan lieliem. Sīkāka informācija mājaslapā www.jelgava.lv. Bet visu, ko es varu atkārtot un atgādināt, dārgie draugi, nākot uz festivālu, saģērbties ļoti silti. Siltie cimdi, šaule un noteikti biezi cepuri. Un neaizmirstat līdzi paņemt arī dzīves prieku.